Labdien, studenti, darbinieki, kolēģi! Man ir patiesi prieks jau kuru gadu sveikt jūs ar jaunā studiju gada sākumu. 1. septembris ir datums, kad mums visiem iepukstās sirds, straujāk un ar cerībām. Bet pirmais, ko es gribu pateikt lielu paldies visam mūsu augstskolas kolektīvam, jo īpaši tehniskiem darbiniekiem, kas šovasar ļoti cītīgi un ražīgi strādāja, lai sakārtotu augstskolu jaunajam darbam. Ļoti lielu paldies pirmā kursa studentiem, kas saskatīja mūs kā labāko augstskolu Latvijā, kas lika cerības un, es domāju, arī pamatoti savas nākotnes veidošanai. Un bez šaubām arī vēlāko studiju gadu studentiem, kas ir sapratuši, ka tā ir īstā augstskola, kur viņi studē, ka tā profesija, kuru viņi ir izvēlējušies, ir sirdī tīkama, turpinot studijas pie mums. Bet es gribētu uzsvērt 3 galvenās lietas, kas ir panākumu pamatā. Tas ir izpratne par sabiedrībā notiekošo, tā ir tolerance un tā ir darba mīlestība. Jo tikai ar darbu un nopietnu darbu, kas orientēs savu mērķu sasniegšanā, var gūt panākumus. Pavisam maza piedeva, kas pie šīm 3 lietām ir vajadzīga, neliela veiksme. Un, manuprāt, tā nelielā veiksme mums visiem ir šeit satiekoties, atliek tikai pilnveidot mūsu izpratni un lielu darba mīlestību, lai sasniegtu vēlamo. Lai mums viss izdodas, lai esam savstarpēji iecietīgi un saprotoši. Laimīgu jauno gadu!